Uh, ok. Jāsaka tā, ka es tūlīt centīšos dalīties ar jums savā sagatavotajā prezentācijā, bet jāsaka gan, ka es esmu ļoti neprasmīgs Zoom lietotājs. Es esmu šeit, man liekas, trešo reizi savā mūžā. Tā kā var gadīties kāda tehniska ķibele, bet es ceru, ka visam jābūt labi. Tā, es vēlos dalīties savā ekrānā. Mhm. Es atvēršu savu prezentāciju un tagad pārlikšu viņu tā, Jā, lai jūs viņu smuki redzat. ļoti skaisti. Ja nav tur nekāds rediģēšanas režīms, ja? Jā, labi. Jā, vispirms teikšu lielu paldies fórumam par to, ka mūs uzrunāja un uzaicināja piedalīties šajā pasākumā, kas ir viedās trešdienas, un deva mums tādu iespēju auditorijai izstāstīt par to, kas mēs esam, ar ko nodarbojas pētījuma kompānija Kantar, kas ir tā teikt mūsu biznes. Un attiecīgi arī izējot no tā, tad pastāstīšu par to, kādas tad ir pētījuma veikšanas metodas un principi. Un zinot to, kā publika reaģē, teiksim, uz prezentāciju saturiem, vienmēr zinām, ka klausītājiem ļoti interesē dati, ļoti interesē pētījuma rezultāti. Tad, attiecīgi, mana prezentācijas noslēdzošā sadaļa būs par aptaujas rezultātiem, kuru tad ļoti operatīvi esam veikuši tieši konkrēti šīs viedās trešdienas vajadzībām. Un jūs būsiet pirmie kuri uzzinās šīs aptaujas rezultātus. Attiecīgi pēc tam nedaudz vēlāk arī šīs aptaujas rezultāti, apkopoti tiks nopublicēti arī mūsu uzņēmuma mājaslapā, kuru tad aicinu arī, teiksim, jums apmeklēt, iepazīties ar to, kas mēs esam. Un jāsaka, ka mūsu mājaslapā ir publicēta ļoti daudzu pētījumu rezultāti un ir ārkārtīgi liels arhīvs ar ļoti interesantu un lasām vielu un noderīgu informāciju jebkuram Latvijas iedzīvotājam, manuprāt. Jā, pirms stāstu par pašu uzņēmumu nedaudz vēlos pastāstīt par sevi, jo jāsaka paldies arī manai vadībai, ka viņa mani šodien deleģēja pārstāvēt uzņēmumu un arī novadīt šo prezentāciju. Jā, mani sauc Santa Lazdiņa, esmu klientu vadītāja pētījuma kompānijā Kantar, Latvijas, teiksim tā, filiālē. Jūs varbūt jautāsiet, ko nozīmē klientu vadītāji. Tā sauc mūsu kompānijā, principā to amatu, ko citās kompānijās varētu nosaukt par projektu vadītāju, jo jebkurš pētījums, kuru mēs veicam, tas ir projekts, kas ir jāizstrādā no A līdz Z, un attiecīgi es esmu tas cilvēks, kurš tad to visu pārauga un kontrolē. Jūs teiksiet, varbūt esmu arī dzirdējusi tādu stereotipisku viedokli, ka, lai strādātu ar pētījumiem, teiksim, tev ir jābūt obligāti sociologa izglītībai, socioloģijas zināšanām. Lūk, jā, tā kā mēs esam liela komanda pētījuma kompānijā Kantar, lielākajiem no maniem kolēģiem, jā, tik tiešām ir maģistra grāda socioloģijā, arī, protams, citās zinātnēs, bet tas, ko es varētu teikt par sevi, ir tas, ka esmu piemērs
tam, ka, lai strādātu pētījumu jomā, nevienmēr tev ir jābūt sociologa diplomam. Es esmu absolvējis Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultāti tālajā 2010. gadā. Man ir profesionālais bakalaurs, teiksim, ekonomista diploms, un šobrīd kopš septembra esmu atsākusi savas studijas, nevis gan maģistrantūrā, bet ceru iegūt arī otru augstāko izglītību, proti esmu atsākusi studēt tiesību zinātnes. Jāatskatās uz manām darba gaitām Kantar, tad tās aizsākās vairāk nekā pirms 10 gadiem. Pirms mūsu tikšanās tieši iegāju mūsu sistēmā, paskatījos, man ir vairāk nekā 11 gadi. Savas darba gaitas šeit uzsāku tā saucamajā ražošanas nodaļā, proti tajā nodaļā, kas tik tiešām nodrošina pētījumu veikšanu kā tādu, un mans amats bija kvalitatīvo pētījumu koordinators. Par to varbūt mazliet vairāk pastāstīšu tālākajos slaidos, kad runāšu par pētniecības metodēm. Šajā nodaļā mans darbs, teiksim tā, es teiktu, netieši bija saistīts ar pētījumiem, bet 2016. gadā pārējot uz tirgus nodaļu, kas mūsu kompānijā ir šie klientu vadītāju grupas, kas tiešām strādā ar pašiem pētījumiem, tad var teikt, ka tajā brīdī aizsākās mana pieredze tiešā saskarē ar pētījumiem, proti sākot no to teiksim, inicijēšanas, izveides, izveikšanas, kā arī rezultātu apkopošanas, analīzes un nodošanas teiksim tā, klientiem, kas tos pasūta. Ja domājam par manu ikdienas darbu pētījumu jomā, tad mans pāraudzības lauks ir sabiedriskās domas pētījumi. Tie ir pētījumi, kas saistīti, kas pēta to, kā sabiedrība vērtē dažādas lietas, kā vērtē aktualitātes. Un, teiksim, spilgts piemērs varbūt būsiet dzirdējuši, ir tāds Eirobarometra pētījums, kuru Kantar veids Latvijā arī. Tas norit visās jau 27 Eiropas Savienības dalību valstīs jau ļoti daudzus gadus. Mēs to veicam Latvijā kopš 2004. Un jāsaka tas, ka šis ir tāds klasisks piemērs sabiedriskās domas pētījumam, tikai jau tādā augstākā starptautiskā līmenī. Proti mēs aptaujājam Latvijas pilsoņus, kā rezultātā mēs iegūstam Latvijas pilsoņu viedokļus, vērtējumus par konkrētām tēmām, ko aplūko šis pētījums. Bet mums ir arī iespēja, teiksim, uzzināt, ko par šiem pašiem jautājumiem domā, piemēram, Lietuvā vai piemēram, Rumānijā. Un arī uzzināt to, kāds ir vidējais eiropiešu skatījums par lietām. Tas ir, teiksim, tāds, un es esmu Eirobarometra pētījuma vadītāja šeit Latvijā. Strādāju arī vēl, piemēram, ar darbinieku pētījumiem, kas ir varbūt tā klasiski zinām vairāk kā darbinieku apmierinātības pētījumi, jo Latvijā ir ļoti daudz kompānijas, kuras tiešām rūpējās par saviem darbiniekiem un investē šajos apmierinātības pētījumos, lai, teiksim, nodrošinātu darbinieku, teiksim, augsto apmierinātības līmeni un tādā veidā piesaistītu un noturētu savus darbiniekus. Vēl viens lauks, kurā strādāju, ir reputācijas pētījumi. Un reputācija ir tāda interesanta lieta. Piemēram, nav nekāds noslēpums, ka ja tie, kuri no Rīgas, un iespējams, es nemāku teikt par citām vietām Latvijā, esmu pat redzējusi tikai Rīgā, piemēram, Rīgas Stradiņu universitāte mums augstākās izglītības jomā, teiksim, ir 7. gadu pēc kārtas reputācijas līderi. Attiecīgi arī augsto reputācijas pētījumu šeit Kantar vadu es.
Ir arī vēl vairāki citi pētījumi, ar kuriem, teiksim, nedaudz gribēju palapoties, proti European Social Survey, kas ir arī Eiropas līmeņa aptauja par sociālajiem jautājumiem, kuru pirms vairākiem gadiem veicām arī šeit Latvijā, un šo pētījumu vadīju es. Vēl viens pētījums, ar kuru esam lepni, ir pētījums ar nosaukumu Sabiedrības integrācija Rīgā. To veicam sadarbībā ar Rīgas domes izglītības, sporta un kultūras departamentu. Un, attiecīgi, pagājušajā gadā ar Sabiedrības integrācijas fonda uzdevumā veicām ļoti plašu pētījumu par diskriminācijas izplatību valstī. Un vēl pēdējais pētījums, ko gribēju pieminēt, ir Izglītības un zinātnes ministrijas. Tur ļoti tāds apjomīgs pētījums aptauja Eurograduate, kas aptaujāja 2 konkrētu gadu augstskolu, universitāšu un koledžu absolventus ar mērķi noskaidrot, kā tad absolventiem ir klājies pēc diploma iegūšanas. Un pētījuma rezultātā noskaidrot, kā tad iegūtā izglītība ir ietekmējusi viņu mobilitāti, karjeras izaugsmi un citus ar dzīvi saistītus aspektus. Un ko vēl vēlējos pieminēt, ka mana prezentācija slaidu ziņā nav ļoti apjomīga, tāpēc, ja rodas kādi jautājumi, jūs droši mana stāstījuma laikā varat tos uzdot. Es vienīgais neredzēšu paceltās rokas. Slēdziet iekšā mikrofons un uzdotiet jautājumus, ja tādi rodās. Kā jau solīju, pastāstīšu arī par pašu kompāniju, kurā strādāju, proti par vadošo pētījumu kompāniju Latvijā, Kantar. Jā, kā jau Zana pieminēja, nosaukums Kantar, tā izklausās tā interesanti, un tik tiešām pirmais arī mums pašiem dažreiz ieskanās galvā kāda dziesma itāļu vai spāņu valodā, bet mūsu kompānija ir gana sena Latvijā, un iespējams ir dzirdēts tāds nosaukums TNS Latvija, jo gadu gaitā kompānijai mainījušies nosaukumi, un teiksim, pēdējos 3-4 gadus strādājam šo te zīmolu nosaukumu Kantar. Un, ja domājam par Kantar, tad vēlējos jums ieskatām parādīt to, cik lielā kompānijā esam iekļāvušies, jo pētījuma kompānija Kantar, var teikt, ir pārstāvēta visā Latvijā. Gan Eiropā, gan abās Amerikās, Āfrikā, vidējos austrumos, Āzijas reģionā un citur. Attiecīgi mums ir ārkārtīgi daudz starptautisku kolēģu. Kompānija ir ļoti liela, un attiecīgi tas nodrošina ļoti, ļoti lielas priekšrocības tieši pētījumu jomā, jo šī starptautiskā sadarbība nodrošina mums iespēju veikt pētījumus, var teikt, visā pasaulē. Kā piemēru var minēt, esam veikuši darbinieku pētījumu valstīs, kas tik tiešām atrodas Dienvidamerikas kontinentā, un pateicoties tam, ka mūsu kompānijas filiāli atrodas tur, šī sadarbība ir ļoti veiksmīga, un mūsu klients, kurš tad šo pētījumu bija pasūtījis, bija ļoti, ļoti apmierināts par to, ka viena kompānija Esmu izsvītrojusi Krieviju. Krievijā Kantar kā uzņēmums vairs nepastāv. Tas ir likvidēts kopš Krievijas agresijas Ukrainā. Un jāsaka,
kā arī Ukrainas birojas šobrīd strādā ļoti nelielā kolēģu sastāvā, jo ir mūsu kolēģi no Ukrainas, kas ir izvēlējušies tomēr doties projām, un arī Rīgā esam uzņēmuši kolēģi no Kijevas, un es zinu, ka arī daži Kijevas kolēģi šobrīd ir apmetušies un strādā savu ikdienas darbu no mūsu Viļņas biroja. Turpinot par kompāniju. Kompānija kā tāda, SIAT, juridiskais nosaukums ir SIAT TNS Latvija, oficiāli ir dibināts 1991. gadā. Un kas interesanti ir tas, ka tieši šomēnes uzņēmums kā tāds svin savu 30 gadu pastāvēšanas jubileju. Piektdien būs liela balla, kur tiksimies kuplā skaitā, satiksim visus savus kolēģus un nosvinēsim šo te apaļo jubileju. Satiekoties visiem kopā, jo pagaidām kopš Covid laikiem tā kopā visiem sanākt un svinēt nav līdz šim izdevies. Mūsu apgrozījums pēdējos gados principā vienmēr sasniedz aptuveni 3 miljonus. Un kāpēc es minēju, ka esam vadošā pētījumu kompānija, attiecīgi gadu no gada mūsu tirgus daļa pētījumu jomā arī ir vislielākā starp visiem jomas pārstāvjiem. Tā lieta, ar ko mēs ārkārtīgi lepojamies un nevis vienmēr uzsveram, bet pieminam, ir tas, ka pētījumu jomā tieši nozarē Latvijā esam lielākais nodokļu maksātājs, jo mūsu, protams, visi darbinieki, bet arī intervētāji ir mūsu štata darbinieki, un oficiāli tiek maksāti visi valstī noteiktie nodokļi, kas ir saistīts ar mūsu uzņēmēju darbību. Kā redzat, esam kupls pulks, kā jau pieminēju, vairāk nekā 115 darbinieku visā Latvijā, jo, kad stāstīšu par tiešajām intervijām respondentu dzīvesvietā, jūs sapratīsiet, kāpēc tā, jo intervētāji, kas strādā Kantar, viņi atrodas visā Latvijas teritorijā. Gada laikā veicam aptuveni 300 unikālus pētījumu projektus. Šis skaitlis gadu no gada turās tādā vienā līmenī. Tātad pētījumu skaits, ko veicam, ir liels, un attiecīgi vēl jo lielāks ir arī šis te veikto interviju skaits. Un 22. gadā tās bija 222 aptuveni. 222,000 interviju, un jāsaka, ka šogad 23. gadā tas noteikti skaitliski nebūs mazāks cipars, tas noteikti būs lielāks, jo attiecīgi pēc Covid perioda ir arī, teiksim, atdzīvojušās tās pētniecības metodas, kas Covid laikā principā bija aizliegtas, proti šīs tiešās intervijas respondentu dzīvesvietās. Par to pastāstīšu turpinājumā. Bet vēl nevaru nepalapoties arī to, ka uzņēmums ir pārstāvēts gan nozars asociācijās, organizācijās, kas, pieņemsim, nacionālā līmenī, piemēram, ir Latvijas sociologu asociācija, esam biedri. Un esam arī ar biedri. Ir starptautiskais pētniecības ētikas kodeks, kura biedri esam, un attiecīgi mūsu pētījumu veikšanas ietvaros tiek ievēroti visi ESMAR standarti, kas ir saistīti tieši ar pētniecības nozari. Ja raugāmies uz vēl citām starptautiskām nozares asociācijām, tad MSPA, šī asociācija, tā ir Mystery Shopping asociācija. Par Mystery Shopping izstāstīšu prezentācijas turpinājumā. Tie ir noslēpumainā klientu pētījumi.
Bet, ja runājam par lokālajām, vietējām institūcijām, tad esam pārstāvēti Latvijas Biznesa konsultantu asociācijā, Latvijas personāla vadīšanas asociācijā, reklāmas asociācijā, Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kamerā, kā arī esam korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta biedrs un attiecīgi mūsu eksperti iesaistās arī šī institūta īstenotajās aktivitātēs ar savu ekspertu pienesumu. Ja mēs domājam par tām jomām, par tām nozarēm, kurās strādājam, tad jāsaka, ka pētniecība ļoti organiski iekļaujās ļoti daudzās nozarēs, bet, teiksim, ja mēs paskatāmies uz tādām ļoti lielām, tad varam teikt, ka pētniecība ārkārtīgi plaši ir izplatīta autonozarē, arī finanšu jomā, tehnoloģijā, tirzniecības jomā un arī, teiksim, ātrās aprites patēriņa preču jomā. Piemēram, ja jūs jautāsiet, kas ir šīs ātrās aprites patēriņa preces, tad, piemēram, jūs redzat, ka vizualizācijā esmu izmantojusi attēlu, kur meitene krāso lūpas, tad, teiksim, tādam īsam ieskatam, ka, pieņemsim, lūpu krāsas ražotājs vērstos pie mums, zinot to, ka, piemēram, tirgū palaidīs jaunu produktu. Un, attiecīgi, viņš vēlas noskaidrot, cik tad, piemēram, Latvijā ir sievietes, kuras ir cilvēki, kuri krāso lūpas, cik viņi bieži krāso lūpas, un attiecīgi, tur tad talkā nākam mēs, jo visas, teiksim tā. Es atvainojos. Jā. Laikam prezentācija ir atslēgusies, jo mēs neredzam šobrīd. Jā. Vismaz es neredzu. Jā, paldies. Es arī tikko pamanīju. Es atvainojos. Tā, kā man šo? Vēlreiz. Cik sen viņa atslēdzās? Vai pie šī slaida? Nu, iespējams, ka vienu iepriekš, bet nelikās, ka pārāk ilgi kaut kas tur mainījās. Vai ir atgriezusies? Jā, tagad redzēs. Ja? Lūk, jā, jo principā pētniecība, izpēta, pētījuma rezultāti, tas ir viens no palīga līdzekļiem, kas uzņēmumiem palīdz pieņemt ļoti būtiskus biznesa lēmumus. Un, teiksim, šādi uzņēmumi, ne tikai uzņēmumi ir mūsu klienti, bet arī, teiksim, valsts iestādes un attiecīgi arī, pieņemsim, ja ir šie mārketinga pētījumi, par kuriem nedaudz vēlāk pastāstīšu, tad, pieņemsim, sabiedriskās domas pētījumi ir tie, kas, teiksim, palīdz politiku veidotājiem, valsts institūcijām, pieņemsim, izdarīt lēmumus, kas ir balstīti sabiedrības viedoklī. Lūk. Tas īsumā, teiksim, par šo darba lauka plašumu, kurā tad strādājam, domājot par nozarēm. Esmu iekļāvusi arī informāciju par to, kas tad ir mūsu klienti. Tas nav nekāds noslēpums. Tie ir Latvijas vadošie klienti. Telekomunikācijās, tie ir vadošie Latvijas mediji, dažādi pakalpojumu sniedzēju uzņēmumi, bet ne tikai, kā jau es arī minēju, tad arī tās ir dažādas organizācijas, gan lokāla mēroga, gan teiksim, arī Eiropas mēroga. Piemēram, kā redzat, mūsu klientu sarakstā ir arī, piemēram, Eiropas komisija, bet tas ir tiešām tādā ciešā sasaistē ar to, ka
veicam šo te, varbūt ne tikai, bet tāds būtiskākais ir šis Eirobarometru pētījums, jo tas ir principā Eiropas komisijas iniciēts pētījums visā Eiropā ar mērķi monitorēt Eiropas iedzīvotāju viedokļus, teiksim, par sociālo-ekonomiskām, sociālo-politiskām tēmām. Un jāsaka, ka ja būs interese, tad lekcijas noslēgumā nedaudz pieskaršos arī tam, kur var meklēt šī pētījuma rezultāts, jo šīs aptaujas ir ļoti interesantas un arhīvs ir pieejams ļoti, ļoti apjomīgs. Bet tas, ko mēs darām, par sevi sakam, ka esam pilna servisa pētījuma kompānija. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pētījumu mēs varam izveikt no A līdz Z. Piemēram, ja jūs esat nonākuši pie secinājuma, ka jūs vēlaties noskaidrot kādu lietu, bet jums vajag noskaidrot kādu jautājumu, un jūs īsti nesaprotat, nezināt, kā to izdarīt. Attiecīgi, vēršoties pie mums, mēs jums palīdzēsim saprast, kā tas ir izdarāms, izdarīsim, un arī sagatavosim šos te rezultātus. Jo tā tas notiek arī mūsu ikdienas darbā. Klienti pie mums vēršas ar savu problēmu, savu vajadzību, savu vēlmi, un attiecīgi tādā ciešā sadarbībā tad mēs kā pētījuma speciālisti iesakam viņiem šo te metodoloģiju, kā tad šis pētījums būtu izveicams, jo par metodoloģiju mēs vēl runāsim turpmākajos slaidos. Mēs palīdzam vai arī izveidojam šo te pētījumu rīku, kas ir aptaujas ankete, jo, pieņemsim, nerad runā pētījumi, aptaujas, un liekas, ka tas ir viss, tas ir viens un tas pats, bet gluži tā nav, jo, teiksim, aptauja ir tikai daļa no pētījuma. Jā, tā varētu teikt, ka ir tāda nozīmīgākā daļa, jo tā tad ir tā datu savākšana un no kā tad tas viss rodas, bet pats pētījums ir ne tikai aptauja. Attiecīgi nodrošinam visu pakalpojumu, kas ir saistīts ar anketas izveidu, un arī, teiksim, jāsaka, ka nodrošinam aptauju interviju veikšanu abās valodās, taču šobrīd ir novērojama tendence, ka mūsu klienti, pasūtītāji pāriet uz aptauju veikšanu tikai latviešu valodā. Nākošais pakalpojumu posms, ko nodrošinām saviem klientiem, ir izlases veidošana. Jūs taujāsiet, kas ir izlase un kāpēc to vajag. To mums šad tad jautā arī mūsu klienti. Un lieta tāda, kā mēs vienmēr atbildam, ka, lai noskaidrotu, kas cilvēkam kaiš, vienkāršiem vārdiem sakot, mums nav viņam jānolaiž visas asinis. Mums pietiek ar mazu pilīti analīžu veikšanai. Un, attiecīgi, izlases veidošana, tas nedaudz būtu pielīdzināms šim te analīzēm. Jo izlase, kā saka, izlase nav tautas skaitīšana. Tautas skaitīšanā piedalās visi Latvijas iedzīvotāji, bet, lai mēs noskaidrotu šo, kā mēs sakam, vidējo temperatūru slimnīcā, mums nav jāaptaujā pilnīgi visi Latvijas iedzīvotāji. Mēs varam, izņemt no šī ģenerālā kopuma, kas ir visi Latvijas iedzīvotāji, vienu daļu, bet šai daļai ir jābūt perfekti līdzīgai tam, kāds ir šis ģenerālais kopums pēc savas struktūras. Un, attiecīgi, mums ir arī
izlašu speciālisti, kas rēķina šīs izlases un veido, bet, ja mēs runājam par izlašu reprezentativitāti, tad tie ierasti iedzīvotāju pētījumos ierasti ir 5 parametri: dzimums, vecums, reģions, kurā dzīvo, apdzīvotas vietas tips, un tagad 5. man ātrumā izkrita no galvas. Bet vienādi sakot, ir šādi 5 demogrāfijas faktori, kas tad vienmēr ietekmē šo pētījumu izlasi. Tad, kad viss ir sagatavots, kad ir gatava anketa, tā, protams, priekš mūsdienām ir uzprogrammēta digitālajos rīkos, ir sarēķināta izlase, tad notiek tā saucamais lauka darbs, proti, tad iet gaisā šī pati aptauja. Un, teiksim, atkarībā no izvēlētās metodas, tad tas ir tas brīdis, kad, piemēram, intervētāji dodās pa mājām intervijās, vai mūsu intervētāji zvanu centrā zvana intervijas, vai arī tas brīdis, kad mēs šo aptauju esam izsūtījuši saņēmējiem uz viņu e-pastiem. Kad šis lauka darbs ir veikts, ir veikts nepieciešamās intervijas, ir aizpildīts nepieciešamais aptauju skaits, tad lauka darbs tiek noslēgts un pie darba ķerās mūsu analītiķu nodaļas kolēģi, kuri tad nodarbojas ar datu tīrīšanu. Datu tīrīšana ir datu pārbaude pēc vairākiem parametriem, bet, piemēram, viens no tiem ir tas, ka mēs pārbaudam atbilžu loģiku, piemēram, ja? Vai nav tā, ka, pieņemsim, ir respondents, kurš ir, pieņemsim, uz visiem jautājumiem saspiedis pirmo atbilžu variantu, piemēram, tad attiecīgi mēs ar lielu pārliecību varam apgalvot, ka tā nav patiesa intervija, un tad mēs viņu izņemam ārā un analīzē neiekļaujam, jo viņa nav derīga. Un es zinu, ka kolēģiem vēl ir dažādi matemātiskas formulas un funkcijas, kā viņi šos datus, kā saka, iztīra, lai viņi būtu kārtībā, lai ar viņiem pēc tam varētu strādāt analītiķi, kuri tad jau apkopo rezultātus un šos datu rezultātus jau vizuāli uzzīmē. Kad analītiķu komanda savu darbu ir pabeiguši, tad atkal šīs atskaites atgriežas pie klientu vadītājiem, pie tādiem cilvēkiem kā es un mani kolēģi, kuri tad sagatavo šo rezultātu analīzi, sagatavo secinājumus, sagatavo rekomendācijas. Attiecīgi, kā nu kurā reizē, kas ir nepieciešams, ko tad mūsu klients ir vēlējies saņemt. Jā, jo, protams, tas tiek noskaidrots sākumā, kas tad būs tas, ko klients vēlēsies saņemt, pasūtot pie mums pētījumus. Un teiksim, tas, ar ko mēs lepojamies, ir tas, kā esam arī pētījumu un konsultāciju kompāniju, jo mūsu eksperti vienmēr mūsu klientiem sagatavo, teiksim, šādus precīzus ieteikumus viņu biznesa izaugsmai un biznesa attīstībai. Jau nedaudz pieskāros pētījumu veidiem, tad šajā slaidā apkopoju informāciju arī par to, kādos pētījumu virzienos tad darbojas Kantar. Un sākšu ar šo jau pieminēto sabiedriskās domas izpēti. Attiecīgi, jā, veicam šo Eirobarometru pētījumu un arī citus sociālo-ekonomiskos pētījumus, par kuriem jau stāstīju, piemēram, šis sabiedrības integrācija Rīgā vai diskriminācijas izplatība Latvijā. Tas ir tas viens lielais valis, uz kura tad peld Kantar. Otrs liels darbības virziens, liels valis ir mediju pētījumi, jo esam vienīgie, kuri tad Latvijā veic mediju šo televīzijas monitoringu attiecīgi, un veicam arī citus mediju pētījumus, proti radio, internets, prese. Es atceros, unikālais mums ir šis reklāmu reģistra pētījums. Un, ja
jums būtu bijusi iespēja atnākt pie mums ciemos, tad noteikti jūs aizvestu uz reklāmu reģistra monitorēšanas telpu, kur vienmēr visiem apmeklētājiem ļoti interesanti ir paciemoties, jo tur sēž meitenes ar austiņām un tādā fast forward režīmā viņas skatās, man liekas, vairāk nekā 30 kanālu video ierakstus, un viņu galvenais uzdevums ir reģistrēt katru redzēto reklāmu, un attiecīgi pēc kā tad mēs rēķinām dažādus klientam interesējošus datus, bet, principā, galvenokārt vedam arhīvu, kas tad ir noraidīts ēterā. Ir arī dažādi mediju patēriņa pētījumi, kā arī, teiksim, dažādu mediju pārstāvju, dažādu mediju uzņēmumu arī pasūta pie mums kaut kādus specializētos mediju pētījumus. Trešais valis ir mārketinga pētījumi, un ar mārketinga pētījumu nodaļa ir tā nodaļa, kurā principā strādāju es, bet, kā es teicu, es arī strādāju ar sabiedrisko domu. Mārketinga pētījumi parasti tiek saistīti ar četriem teiksim, tādiem virzieniem - inovācijas un produktu attīstība, zīmola pētījumi un teiksim, klientu stratēģiju pētījumi, attiecīgi zem kura tad, kā jau es minēju, mēs veicam darbinieku apmierinātības pētījumus. Ir uzņēmumi, kas pasūta arī savu klientu apmierinātības pētījumus. Joma, kam sekojam līdz kā pētnieki, ir darba tirgus. Mēs regulāri veicam dažādus pētījumus par tēmām, kas ir saistīti ar darba tirgu. Tur tad aicinu jūs apmeklēt mūsu mājaslapu. Ir ārkārtīgi daudz svaigu un interesantu rakstu par to, kā tad jūtas darba ņēmēji šobrīd Latvijā, teiksim, cik ļoti viņi ir apmierināti ar savu darbu, kā viņi strādā, cik emocionāli labi viņi jūtas savā darbā. Ļoti daudz interesantas tēmas ir izlasāms mūsu mājaslapā. Apkalpošanas kvalitāte arī ir viens no pētījuma virzieniem, kuros strādājam, un šeit zem šī tad varēs palikt arī šo noslēpumainā klientu pētījuma metodi, proti mēs vērtējam to, kā, teiksim, konkrētu klientu darbinieki apkalpo savus klientus, vērtējam šo viņu sniegumu. Zīmola un patērētāja pētījumi, tur tad pētījumi ir saistīti, teiksim, ar to, ka pētam šo zīmola izaugsmes potenciālu, zīmola tēla vērtējumu sabiedrībā. Ir arī komunikācijas efektivitātes mērījumi, tie proti ir, kā piemēram var pieminēt reklāmas kampaņas efektivitātes mērījums. Mums ir specializēta metode, pēc kuras tad varam noteikt, cik efektīva bijusi reklāmas kampaņa, proti cik labi cilvēki ir sapratuši reklāmas vēstījumu, vai tā ir palikusi viņu atmiņā. Un tas sniedz, teiksim, reklāmas veidotājiem ļoti būtisku atgriezenisko saiti par viņu sniegumu. Kā jau pieminēju, ir arī korporatīvās reputācijas pētījumi, korporatīvā reputācija, proti tas, kā sabiedrība uztver konkrētus uzņēmumus, konkrētu uzņēmumu tēlus. Un ir arī tirgus segmentācijas pētījumi, tie ir tie, kur mūsu klienti interesējās par savām šīm tirgus daļām, par to, cik šīs tirgus daļas ir lielas, cik lielas ir konkurentu tirgus daļas, un attiecīgi vēloties saprast to, kāds ir viņu tirgus daļu izaugsmes potenciāls. Tie būtu mūsu galvenie darbības virzieni. Skatos pēc laika par pētījumiem, būs man jāpastāsta ļoti ātri. Šeit es esmu apkopojusi tās pētījuma metodas, kādas mēs šeit Kantar Latvijā galvenokārt izmantojam. Un tās ir intervijas mājās, kā jau pieminēju, šīs
tiešās intervijas mājās, kur intervētājs dodas pie respondenta ciemos un uzdod jautājumus par tām pastāstīšu nedaudz vairāk. Par telefona intervijām arī pastāstīšu nedaudz vairāk, proti tās ir tās aptaujas, kas tiek veiktas zvanot cilvēkiem pa telefonu un lūdzot atbildēt uz jautājumiem. Aptaujas internetā, protams, ir metode, kas pēdējo gadu laikā ir pārņēmusi šīs te divas iepriekš pieminētās, jo jāsaka, ka aptaujām internetā ir vairākas priekšrocības. Tas ir viens no tiem ir ātrums, otra ir izmaksas, jo šajās, pieņemsim, intervijās cilvēku mājās vai telefona intervijās, tur tiek iesaistīti mūsu intervētāji, un līdz ko iesaistās cilvēks, jāsaka godīgi, tas uzreiz kļūst dārgāk nekā ja mēs salīdzinām to, kā aptauju varam izsūtīt cilvēkiem uz e-pastu, un viņi viņu aizpilda. Fokus grupas, tas ir pētījuma veids, kur uz sarunu aicinam cilvēku grupu, un aicinām dalīties savos viedokļos, vērtējumos un pieredzes stāstos. Un saturiski līdzīga metode, bet tikai jau šaurākā lokā. Tās ir padziļinātās intervijas. Tur parasti respondents sarunājas tikai ar vienu intervētāju, un šī saruna ir tāda jau krietni pat dziļāka, jo attiecīgi var aci pret aci izrunāt lietas, varbūt tā, kā to neizrunās, kad, teiksim, klausās citi grupu biedri. Vēl viena pētījuma metode, produktu testi, kas arī ir ļoti izplatīti un rīkojami ar salīdzinoši biežu regulātāti. Tie ir tādi testi, kur tiešām cilvēki saņem kaut kādu produktu, viņu nobauda vai izmēģina, attiecībā, kas tas ir. Un pēc tam sniedz savu atgriezenisko saiti par to, teiksim, vai viņiem tas ir paticis, vai viņiem ir garšojis, vai nebija par astu, vai nebija par saldu. Attiecīgi, kāds tiek izveidots šis te pētījuma instrumentārijas, šī te aptaujas anketa. Noslēpumainais klients pētījuma metode, kas arī ir iesaista šo te klātesamības faktu. Proti, mēs saviem klientiem piedāvājam novērtēt to, kā strādā viņu darbinieki. Kā piemēru varu pieminēt to, lai jūs labāk saprastu, ka, pieņemsim, dodamies uz restorānu paēst. Protams, mūsu šie noslēpumainie klienti ir speciāli apmācīti cilvēki, kas zina, kas viņiem ir jādara šajos te apmeklējumos, un viņi zina, kas viņiem nav jādara. Principā viņi ir tādi kā parasti klienti, tikai viņi pēc savas būtības ir ārkārtīgi vērīgi un fiksē visas lietas, ko viņi redz, dzird, kādu apkalpošanu viņi saņem. Un arī pēc šiem apmeklējumiem tiek aizpildītas anketas, ko pēc tam mūsu klienti saņem un redz, kāds tad ir viņu darbinieku sniegums apkalpošanā, un attiecīgi var teiksim, rīkot darbiniekiem apmācības klientu apkalpošanā, izsniegt prēmijas par labu sniegumu. Un tā, katrā gadījumā šī metode, kā mēs sakam, klientiem nekad nav piemērojama kā soda metode. Tas ir noteikti, tas ir veids, kā to nevajadzētu izmantot. Šī ir metode tikai, lai noteiktu šo situāciju, kurā jūs esat, un veiktu pasākumus, lai šo klientu apkalpošanu uzlabotu. Un pēdējā metode, protams, ir nodarbojamies arī jau ar esošu datu analīzi, piemēram, kā jau pieminēju, šis pats Eirobarometra pētījums mums ir pieejami dati par visu Eiropu, un jāsaka gan, ka ļoti žēl, ka ir tik maz salīdzinoši tā brīvā laika, kad tos var papētīt un uzzināt, un ieraudzīt kaut ko interesantu par to, sagatavot arī materiālu, relīzu un izsūtīt sabiedrībai, jo šajos datos vienmēr var atrast ļoti interesants, atziņas un, kā mēs sakam, šos te insightus. Par tiešajām intervijām vēlējos jums pastāstīt, jo par pētījumiem, par aptaujām
esam dzirdējuši tādu viedokli, kas tad šo aptauju taisa pie maniem, neviens nekad nav nācis, es nekad neesmu atbildējis. Lūk, tā ir tā galvenā problēma, ja mēs runājam tieši par tiešajām intervijām respondentu dzīvesvietās, jo šī ir tā metode, kas tiek izmantota tad, kad mērķa grupa, jeb šīs pētījuma mērķa grupa ir tā sabiedrības daļa, nevis tikai tā, bet tā ir visa sabiedrība. Kā lai to pasaka, visu Latvijas sabiedrību mēs internetā nekad nesasniegsim, jo, lai arī internetizācijas līmenis Latvijā šobrīd ir augsts, ir daļa sabiedrības, kas internetu nelieto un nelietos, taču viņu viedoklis, teiksim, jautājumos ir ārkārtīgi svarīgs. Piemēram, es kā piemēru varu pieminēt, par kuru partiju jūs balsosiet nākošajās Saeimas vēlēšanās, teiksim, lai iegūtu šos objektīvus partiju reitingus. Bet kā tas praktiski notiek, nav tā, ka mūsu intervētājs iziet uz ielas, apstājas, izvēlas māju un iet pirmajās durvīs, kuras viņš ierauga. Nē, šeit šo interviju veikšanu dzīvokļos, mājsaimniecībās nosaka īpaša metoda, maršrutu metodu, kur intervētājiem dators, planšete, kas viņam ir līdzi, atlasa šo te starta adresi, no kuras tad viņam ir konkrēti jāsāk, viņam ir jāievēro konkrēts solis, lai atlasītu nākošās durvis, pie kurām tad viņam pieklauvēt un jautāt un lūgt cilvēku atbildēt uz jautājumiem. Un attiecīgi, kā jau minēju, šīs te intervijas notiek visā Latvijā. Gan Rīgā, gan valstspilsētās, gan lauku teritorijās. Kā jau teicu, mūsu intervētājiem ir planšetes, un līdz ar to tad arī tajā pat laikā varam ar GPS sekot līdz tam, ka tik tiešām intervētājs pārvietojas pa šo maršrutu un ievēro šīs te visas atlases principus, jo šī te kontrole šī kontrole palīdz tam, ka mēs kad nodrošina šos ticamus datus, kurus tad pēc tam mēs arī analizējam. Un vēl viens kvalitātes kontroles rīks ir, lai nav tā, ka intervētājs sareģistrē šīs atbildes pats, kā saka, ir tas, ka planšetēs anketas ietur ir ietverti nelieli audio ieraksti, kas kontrolē šo te intervijas notikšanas faktu. Intervētājs nekad nezina, kurā brīdī uz dažām sekundēm ieslēgsies šis audio ieraksts, lai pārliecinātos, ka tik tiešām otrā ir intervētājs un ir respondents, kurš sniedz savas atbildes. Un pateicoties arī šai metodei un tehnoloģiju iespējām, attiecīgi tad aptaujās varam arī testēt, skatīties vizuālos materiālus. Telefona interviju metode tiek pielietota ne tikai tad, kad vēlamies aptaujāt iedzīvotājus, bet tā galvenokārt tiek izmantota tad, ja vēlamies aptaujāt uzņēmumus. Un šīs te intervijas arī ir automatizētas. Intervētājiem šīs te jautājumi parādās secīgi datora ekrānā un atzīmējot atbildes, ko sniedz respondents, jo viss tiek nolasīts pa telefonu. Viņam pārliec nākošie jautājumi, kas nodrošina šo te izslēdzas kļūdas, kas būtu, ja teiksim, tā būtu papīra anketa. Un arī telefona intervijām veicam kontroli. Tās tiek ierakstītas, un mūsu kvalitātes kontrolieris katra pētījuma ietvaros noklausās vismaz 10% no veiktajām intervijām, lai mēs arī būtu droši, ka šīs intervijas veiktas ir godprātīgi un labā kvalitātē. Aptauju veikšana internetā, kā jau minēju, tā ir tāda metode, kas piedzīvo uzvaras gājienu pēdējos gados, jo teiksim, mums jau vairāk nekā puse intervijas notiek tieši šajā tiešsaistē, un cilvēki izmanto viedtālruņus.
Attiecīgi, mums ir izveidota ļoti apjomīga respondentu datu bāze, mēs to saucam par paneli, kuri tad attiecīgi regulāri saņem mūsu aptaujas, pilda anketas, un tādā veidā mēs iegūstam datus, ko analizēt. Par praktiskiem ieteikumiem pētījumu veikšanai, tas, ko gribēju pastāstīt, bija tas, ka pats būtiskākais ir saprast to, ko jūs gribat noskaidrot. Ja jūsu mērķis ir noskaidrot, cik daudz domā tā vai šitā, vai, teiksim, kāpēc cilvēki domā tā vai šitā, tad attiecīgi no tā izriet tas, kādu metodi jums būtu jāizvēlas. Un attiecīgi, ja jums interesē pieņemsim, cik kopienas īpatsvars, pieņemsim, piekrīt, ja, autobusu pieturas novietošanai, nezinu, tur Brīvības ielā, tad attiecīgi jums būtu jāizvēlās kāda no kvantitatīvajām metodām. Produktu tests nebūtu, bet attiecīgi tās tad būtu vai nu tiešās intervijas, telefona intervijas vai interneta aptauja. Bet, teiksim, ja jūs gribētu saprast, piemēram, vai vajadzētu izvietot pieturu Brīvības ielā, attiecīgi tad jums būtu jāpievēršās pie kvalitatīvajām izpētes metodēm, tās būtu fokus grupas vai padziļinātās intervijas, jo tās tad sniegs, teiksim, atbildes jau uz tādiem kāpēc jautājumiem, piemēram, kas tad ir tie iemesli, kāpēc cilvēki grib vai negrib vēl, lai šī pietura būtu izvietot konkrētā vietā vai citā. Jā, tas cik vai kāpēc, kā es iepriekš minēju, tas ir principā izpētes pamatā. Un svarīgi, domājot arī par to, kā veikt pētījumu, ir arī tas, ka ir jāsaprot, kāda lēmuma tiks pieņemti šī pētījuma rezultātā, uz tiem balstoties. Jā, attiecīgi, kur šie pētījuma rezultāti tiks izmantoti. Tas arī noteikti palīdzēs, teiksim, sākotnēji saprast to pētījuma dizainu, lai pēc tam beigās arī būtu šis rezultāts būtu tas, kas jums tik tiešām sniegtu šīs atbildes uz jums interesējošiem jautājumiem. Mērķa grupa un izlases apjoms, tā arī ir lieta, kam ļoti būtiski ir pievērst uzmanību. Saprast, kas tad ir tā jūsu jautājuma mērķa grupa. Nu, piemēram, kā piemēru es varu pastāstīt no mūsu pieredzes, piemēram, alus ražotājs. Alus ražotājs, kurš ražoja, piemēram, alu plasmasas pudelēs. Vēlas organizēt fokus grupu diskusiju, kurā vēlas, pieņemsim, notestēt jauno etiķeti un saka, ka lūdzu uzaiciniet uz fokus grupu vīriešus ar augstiem ienākumiem, kuri ikdienā, piemēram, dzer Ūžavas, Valmieru, Muižu salu. Nu, te ir redzams tā sadursme, ka klients ir iedomājies vienu, bet realitāte ir pilnīgi cita, jo cilvēki ar augstiem ienākumiem nedzer, pieņemsim, alu no plasmas pudelēm. Un runājot, teiksim, par izlasi, ir tas pieņemsim, kvantitatīvos pētījumos klasiskais pieņēmums, ka mazāk par 1000 tas nav pētījums. Pieņemsim, mūsu izlašu speciālists tam nepiekrīt, jo, pieņemsim, arī ar mazāku skaitlisku sasniegto izlasi, arī tad var pētījuma rezultāti, viņi ir reprezentatīvi un ticami. Attiecīgi, viss ir atkarīgs no šīs ģenerālās kopas, respektīvi, jums ir jāsaprot, cik dabā eksistē jūsu mērķa grupas pārstāvju, un attiecīgi no tā jau izmantojot īstenībā tiešsaistē pieejamus izlases kalkulatorus, ir ļoti daudz lapas, kur tos var atrast, ir iespējams sarēķināt šo te sasniedzamo izlases skaitu, un tad jūs varat saprast apmēram, cik jums intervijas ir jāveic, lai jūs, teiksim, būtu veicis, reprezentatīvu aptauju. Vēl viens būtisks aspekts, kas ir jāņem vērā, ja jūs vēlaties veikt pētījumu, ir plānotais aptaujas anketas garums. Jāsaka godīgi, respondenti nelabprāt atbild uz pusstundas 45 minūšu garām anketām.
Un mūsdienu cilvēka uzmanības fokusa laiks arī ar vienu samazinās. Un principā tas optimālais garums intervijai ir līdz 15 minūtēm. Teiksim, klātienes intervijā, kad cilvēks sarunājas acs pret aci, tas var būt līdz pusstundai, bet, teiksim, telefona intervijai nevajadzētu būt garākai par 15 minūtēm. Aptauja internetā par labu atlīdzību var būt līdz 20 minūtēm. Un vienmēr jāatceras, domājot par aptaujas anketām, ir šie sensitīvie jautājumi, kuru skaits mūsdienās tikai pieaug, jo sabiedrība mainās un uztvere par lietām un vērtībām arī mainās. Tā kā te jāvērš uzmanība, vai tādas nav iekļauta aptaujas anketā. Un, protams, vizuālo materiālu iekļaušana arī vienmēr ir jāizvērtē, jo vizuālais materiāls principā ļoti palīdz. Tas palīdz arī atbildētības līmenim, jo respondentiem patīk vizuāli pievilcīgas aptaujas. Un, protams, noslēgumā tad arī jādomā par šo rezultātu interpretāciju, kāda tad tā būs pētījuma noslēgumā. Un pēdējā nodaļa pavisam ātri, kā jau es minēju, speciāli šodienai veicām ļoti ātru ekspresa aptauju, kurā vēlējāmies noskaidrot Latvijas iedzīvotāju viedokli par dažādiem ar dzīvi saistītiem aspektiem. Un mērķa grupa mums bija Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Šo interviju mēs veicām iknedēļas omnibus aptaujas ietvaros, proti tā bija aptauja tiešsaistē. Sasniegtā izlase ir 800 respondenti, tā ir reprezentatīva mērķa grupai, kas ir iedzīvotāji 18-65 gadi. Veicām lauka darbs, noritēja šī gada sākumā, un anketa bija ļoti īsa. Tie bija 4 jautājumi, kurus uzdevām cilvēkiem, bet tas mērķis bija parādīt jums to. Mūsu hipotēze kopā ar fórumu pārstāvjiem bija tāda, ka paskatīties, vai nav tā, ka lauku iedzīvotāju viedoklis, teiksim, tādos ikdienišķos jautājumos atšķirās no, teiksim, no tā Latvijas kopējā viedokļa, jo Latvija kopā, proti, ir Rīga, lielās valsts pilsētas un vispārējā Latvijas teritorija. Un respondentu profils arī ir sagatavots. Kā redzam, šie demogrāfijas pārstāvēti visi demogrāfijas šīs te apakšnodaļas, bet ātri pārējot pie rezultātiem, redzam, ka novembra sākumā kopumā ar dzīvi apmierināti jutās 64% Latvijas iedzīvotāji. Tas ir vairāk nekā puse. Jautāsiet, tas ir daudz vai tas ir maz. Attiecīgi, teiksim, tādā ziņā redzam, ka šis īpatsvars tuvojas vairākumu, un principā šis rezultāts ir uzskatāms kā labs. Bet, teiksim, mums kā pētniekiem interesanti, protams, ir palūkoties, kas tad ir tie cilvēki, kuri tad vidēji biežāk nekā latvietis kopumā apgalvo to, ka ir apmierināts ar savu dzīvi. Tad redzam, ka sociālo grupas, kuras to apgalvo, ir, teiksim, cilvēki, vadītāji, augstākā līmeņa speciālisti. Tie ir cilvēki ar augstiem gan personīgiem, gan ģimenes ienākumiem, un tie ir cilvēki no ģimenēm, kurās ir bērni. Bet interesanti bija palūkoties arī, kas tad ir tie cilvēki, kuri tad saka, ka viņi kopumā ar savu dzīvi šobrīd nav apmierināti. Tad redzam pēc rezultātiem, kā galvenokārt tie ir cilvēki ar citu tautību un citu sarunu valodu ģimenē, kas nav latviešu. Tie ir nestrādājošie un pensionāri. Tie ir cilvēki ar zemākiem gan personīgiem, gan ģimenes ienākumiem. Un ar ģimenes ienākumiem mēs saprotam ienākumus uz vienu cilvēku ģimenē.
ģimenē, jā, attiecīgi. Bet bija interesanti paskatīties jau padziļinātāk atsevišķi tieši, ko tad par savu apmierinātību ar dzīvi saka Latvijas laukos dzīvojošie. Un redzam, ka 62% kopumā Latvijas lauku teritorijā dzīvojošie saka, ka viņi ar savu dzīvi ir apmierināti. Un, ja palūkojamies uz šiem rezultātiem, redzam, ka nav laukos dzīvojošo sniegtās atbildes statistiski neatšķirās no tām, ko tad ir snieguši Latvijas iedzīvotāji kopumā. Tā kā tā mūsu sākotnējā hipotēze nedaudz tiek apgāsta. Aptaujā arī jautājām par to, cik tad cilvēks jūtas laimīgs. Un 10 punktu skalā, kur viens nozīmē, ka cilvēks nemaz nejūtās laimīgs tajā brīdī, un 10 viņš jutās ļoti laimīgs. Un redzam, ka Latvijas vidējais vērtējums šajā jautājumā ir 6,5 punkti. Nedaudz virs vidējā rādītāja. Salīdzinoši laimīgāki nekā Latvijas iedzīvotāji kopumā. Pēc rezultātiem redzam, ka atkal ir šie augstākā līmeņa speciālisti, vadītāji, tātad, teiksim, šie cilvēki arī ar augstiem personīgajiem un ģimenes ienākumiem, cilvēki no, teiksim, tādām kuplām ģimenēm un cilvēki arī ar vismaz 2 vai vairāk bērniem ģimenē. Tātad bērni un teiksim, radinieku skaits, teiksim, varētu domāt, ka veicina šo laimes sajūtu cilvēkos. Bet bija arī cilvēki, kuri tad sniedz šādus vidēji salīdzinoši zemākus vērtējumus nekā vidēji. Tad attiecīgi redzam, ka tie ir bezdarbnieki un nestrādājoši cilvēki, arī pensionāri. Un līdzīgi kā iepriekš arī redzam, ka salīdzinoši mazāk laimīgi jūtas cilvēki ar zemiem personīgajiem un arī ģimenes ienākumiem. Un tad mēs redzam, ka parādās arī tas, ka, protams, arī tie, kas dzīvo vienatnē, arī tie kopumā, teiksim, savu subjektīvo laimes izjūtu novērtē salīdzinoši zemāk nekā Latvijas iedzīvotāji kopumā. Ja paraugamies pretstatam visus Latvijas iedzīvotājus ar lauku iedzīvotājiem, tad redzam, ka iedzīvotāji gan Latvijas laukos, gan Latvijā kopumā jūtas vienlīdz laimīgi. Trešais jautājums bija par apvidu, kurā cilvēki dzīvo, proti, cik tad viņi ir apmierināti kopumā ar to vietu apvidu, kurā viņi dzīvo. Un redzam, ka te jau vairākums, 79, 80% Latvijas iedzīvotāju jūtas apmierināti ar to vietu, ar to apvidu, kurā viņi mitinās. Un, teiksim, ja skatāmies, kuri tad ir tie, kas to saka salīdzinoši biežāk, tad redzam, ka tie ir respondenti, kuru ģimenēs aug 2 vai pat vairāk bērni. Savukārt ar apvidu un vietu, kurā viņi mitinās, salīdzinoši biežāk neapmierināti. Tie ir 18%, teju 5. daļa Latvijas iedzīvotāji. Tie ir tieši nestrādājošie un cilvēki ar salīdzinoši zemākiem ienākumiem. Ja skatāmies atkal pretstatījumā salīdzinot ar lauku iedzīvotāju teikto, tad redzam, ka 79% Latvijas iedzīvotāju kopumā un 78% lauku iedzīvotāju jūtas apmierināti ar šo vietu apvidu, kurā te dzīvo. Arī šeit nepastāv šīs teiksim, statistiski nozīmīgās atšķirības. Bet, ja mēs skatāmies jau tādā smalkākā dalījumā, tad mēs redzam, ka lauku iedzīvotāji salīdzinoši, teiksim, biežāk norāda to, ka viņi ir ļoti apmierināti. Teiksim, kā mēs spriedām ar kolēģiem, tad lauku iedzīvotāji savā sirdī, teiksim, ir tādi pārliecinātāki un konkrētāki par to, ka viņiem patīk tā vieta, tas apvidus, kurā viņi mitinās.
Un pēdējais aptaujas jautājums bija par to, cik apmierināti ir cilvēki ar savām iespējām līdzdarboties un iesaistīties lēmumu pieņemšanā, kas nosaka teritorijas, kurā viņi dzīvo, tas, lai arī tas būtu ciems, pagasts, pilsēta vai novads attīstību. Un redzam, ka Latvijā kopumā trešā daļa, ir 33%, kopumā ir apmierināti ar savām iespējām šajā procesā iesaistīties. Un attiecīgi redzam, ka tieši salīdzinoši biežāk ar to apmierināti ir tieši latvieši un arī cilvēki, kuru ģimenēs aug bērni. Savukārt, teiksim, savu neapmierinātību par šo procesu salīdzinoši biežāk pauž vīrieši, iedzīvotāju vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem, citautieši, kā arī cilvēki, kuri ģimenē sarunājas citā valodā, ne latviešu, cilvēki, kuriem ir salīdzinoši zemāki personīgie ienākumi, un ka šeit interesanti parādās arī tie Rīgas iedzīvotāji. Principā Rīgas iedzīvotāji salīdzinoši biežāk nekā iedzīvotāji visā valstī kopumā, tomēr nav apmierināti ar to, cik ļoti viņi var iesaistīties lēmumu pieņemšanā, līdzdarboties tajos jautājumos, kas ir saistīti ar teiksim, viņu tuvākās teritorijas attīstību. Un skatoties šos rezultātus arī salīdzinājumā pret to, ko saka Latvijas laukos dzīvojošie cilvēki, tad redzam, ka 58% Latvijas iedzīvotāji kopumā un 52% Latvijas laukos dzīvojošie iedzīvotāji uzskata, ka viņi ir, teiksim, apmierināti ar to, cik ļoti viņi var iesaistīties un līdzdarboties jautājumu pieņemšanā, kas saistīti ar viņu tuvējo dzīvesvietu. Šeit visas Latvijas un atsevišķu lauku iedzīvotāju sniegtais vērtējums sakrīt, lai arī ir 6% punktu atšķirība. Šī atšķirība nav, teiksim, statistiski nozīmīga, statistiski vērā ņemama, bet šīs atšķirības parādās tikai tad, ja skatāmies jau tādā smalkākā dalījumā un redzam, ka Latvijas lauku iedzīvotāji salīdzinoši mazāks īpatsvars saka, ka nekā Latvijas iedzīvotāji kopumā, ka ir nepārāk apmierināti ar šo te procesu. Es atvainojos, ka esmu pārkāpusi stundas robežu, bet ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja tādi ir radušies. Es ceru, ka mana prezentācija nebija pazudusi. Nē, viss kārtībā. Paldies, Santa. Jā, laikam, bet tu šērojās tev. Jā, tūlīt es centīšos. Vajadzētu būt, ka vairs nešērojas. Okay. Viņš ir nopauzēts. Jā. Es vēl kaut ko redzu. Top sharing nospied tādu sarkanu podziņu, ka vajag to nospied vienkārši. Jā, augšpusē. Jā, paldies. Viss labi. Es redzu sevi. Es kaut kur tīri peldu. Labi, liels paldies. Un mēs jau varēsim, ne, arī iegūt prezentāciju, un tad jau tālāk. Jā, to es atsūtīšu. Jā. Šeit Gunta jautā, jā. Jūs redzat, jā? Es redzu, jā. Gunta jautā, ka pārstāv nelielu biedrību un kādā aptaujas veidošanas rīkā viņiem vislabāk būtu veidot aptauju internetā. Ļoti paldies par jautājumu. Ļoti labs jautājums. Es nemācēšu komentēt par aptauju rīkiem internetā, jo kā pētījuma kompānija mums ir sava platforma, kurā mēs programmējam šīs aptauju anketas.
un izsūtam šīs te aptājas un attiecīgi saņemam datus. Bet es zinu, ka internetā ir gana daudz bezmaksas platformu, kurās šīs aptājas var izveikt. Man pirmais, kas nāk prātā, protams, ir visi dati. Ir arī rīks, ko sauc Monkeys Survey, bet jā, ar šiem te rīkiem ir jāskatās pirmkārt, lai cilvēks pareizi izveidotu savu aptaujas anketu. Un te ir arī, teiksim, šis te izplatīšanas jautājums. Viss ir atkarīgs no teiksim, kur jūs šo te aptauju pēc tam izplatīsiet. Ja jūs aptauju izsūtīsiet saviem biedrības biedriem, viss lieliski. Jums būs jūsu biedru aptauja, teiksim, paskatoties, cik jums ir biedri, cik būs aizpildījuši, teiksim, būtu ļoti jauki, ja būtu sasniegts šis minimālais interviju skaits, kas būtu vismaz 50 aizpildīts anketas, lai jūs varētu sākt skatīties uz datiem un veikt kaut kādu analīzi par viņu sniegtajām atbildēm. Jā, rīki ir daudzi, bet man nebūs liela pieredze darbā ar viņiem. Paldies, Santa. Jā, mazliet cita veida aptaujas droši vien, ka mēs šeit runājam, iespējams. Jā, bet tas ir ļoti labi, ļoti apsveicami, jo es zinu, ka ir arī ļoti, ļoti daudz organizāciju uzņēmumu, kas ļoti labi paši tiek galā ar saviem spēkiem. Tā kā tas ir pēc saviem ieskatiem, pēc saviem budžetiem. Jā, paldies, ja vairāk jautājumu nav, rociņas neredzu, čats tīrs, kā saka, tārzēta tīra. Tad es saku lielu paldies un paliekam saziņā, jūsu kontakti būs arī pievienoti klāt. Mūsu mājaslapā būs atrodams gan ieraksts, gan arī mājaslapā prezentācija. Labi. Jā.